Čau visiem! Šodien raidījumā izzinu un pielieto padalīšos ar vienu vērtīgu atziņu, ko paņēmu pati priekš sevis un lai tā noder arī tev. Par Karlsonu. Noteikti bērnībā lasījāt šo brīnišķīgo stāstu, kam bija podziņu uz vēdera un aizmugurē propellers. Un ja arī mēs iedomājamies, ka mums būtu tāda maģiskā podziņa. Un ja mēs nostājamies stājā, kā stāv, kā izskatās cilvēks, kam neiet šai dzīvē. Pesimistisks, bēdīgs, kā pleci sagulst, kā smaids pazūd, acis vairs nedzirkstī, kakls ieraujās, muguru saliekusies, mēs varam stādīties priekšā. Bet noteikti izmēģini, kāds ir tīri sajūtās, nerunājot. Un otrs variants, iedomājies, ka tu nospied tādu maģisko podziņu, kā Karlsonam uz vēdera, kas tev iedod to veiksmi, stāju, smaidu, ka tev viss izdodas, ka tavas sapņi īstenojas, tavas idejas piepildās, jo tu ej un dari un uzrunā un nekautrējies. Un pats labākais ir tas, ka šī podziņa mums ir pieejama katram ikdienu. Mēs varam paši izvēlēties savu attieksmi, jo, kam patīk šis teiciens, ir vienmēr divas iespējas. Mēs varam būt pateicīgi, vai mēs varam parādīt savu attieksmi. Nepatīk, neapmierina, es biju gribējis savādāk, vai būt pateicīgi. Un tad šodien, lai mums iet tajā pateicības ziņā. Tiekamies jau nākamajos raidījumos, izzina un pielieto.